Lielā pulkā lieli darbi ātri šķiras, bet mazā pulkā lēnītiņām var labāk sajust, izprast, iemācīties, iemīlēt, izpētīt un nolemt, vai tev tas der un tīk, vai tas ir tavs, un ja tu vēl redzi sava darba augļus, tad ir gandarījums. Vēlme iet lielajā pulkā un darīt no sirds. Līva Liepa ir talantīga un mērķiecīga jauniete no Daugmales mazpulka Dzirkstelīte. Viņa ir aktīva, aizrautīga mazpulka dalībniece, kura ar savu degsmi un apņēmību jau no mazotnes ir pierādījusi, ka ar darbu un neatlaidību var sasniegt lielus mērķus. Līva ne tikai mācās no pieredzējušiem lauksaimniekiem, bet arī pati aktīvi piedalās dažādos procesos un projektos, kur attīsta savas zināšanas par lauksaimniecību kā nozari un zinātni, mācās domāt ekoloģiski un vidē draudzīgi. Mazpulkā Dzirkstelīte Līva ir sapratusi, kas ir komanda, ka tai vajadzīgs arī labs līderis un iemācījusies par tādu kļūt. Līvas darbošanās mazpulkos ir bijusi un ir tik daudzpusīga un dažāda. Daugmales skolas vēstures izzināšana, pētījums par mazpulku vadību un ģimene mazpulkā, pētījums lauksaimniecībā par Latvijā netik populāriem produktiem kā pārtikas sojas pupiņas un pastinaki, kā arī praktisks, daļai sabiedrības ļoti nepieciešams sociāls projekts, izveidojot attālinātus apmācības kursus senioriem tehnoloģiju lomā. Līva ir arī ļoti muzikāla, viņai patīk spēlēt kokli. Daugmales mazpulks Līvai ir kļuvis par ģimeni. Šos gadus par viņas izaugsmi rūpējās, palīdzēja atbalstīt tieši viņas – Zinaīda, Zane un Guna, Līvas mazpulka vadītājas. Pateicoties viņām, mazpulka vērtības caur zināšanām, mīlestību un darbu tika nodotas Līvai un citiem mazpulcēniem. Un tās ir vērtības, kas atspoguļo patiesu mazpulcēnu. Latvijas laukiem es vēlu ilgspējīgu un inovatīvu nākotni, kas saglabātu kultūru vēsturiskos mantojumus un dabas bagātības, taču tajā pašā laikā piedāvātu jaunas idejas. Latvijas laukus es vēlos redzēt kā vietu, kur tradicionālās vērtības iet roku rokā ar mūsdienīgiem risinājumiem. Vietu, kur lauksaimnieki, uzņēmēji un jaunieši var radīt dažādas jaunas idejas, darboties, eksperimentēt dažādās jaunās sfērās.